Uzmanību! Šis video satur ļoti ekstrēmus kadrus, jo tos izpilda profesionāļi. Lūdzu, neatkārtojiet šāda veida darbības skolā, it īpaši skolotāju uzraudzībā. Bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, lūdzu aizgriezieties. Paldies par sapratni! Patīkamu skatīšanos! That's how Jason would have wanted it. Serve him up, let's go. Party down for Jason. Esiet sveicināti! Šī ir īsfilma par Jēkabpils agrobiznesa koledžu, tāpēc arī nedaudz pastāstīsim par šīs skolas pirmsākumiem. 1919. gadā pie Jēkabmeistara valsts vidusskolas atvēra divgadīgu komercklasi ar mērķi dot iespēju jauniešiem smagajos pēckara gados apgūt profesiju, lai varētu sākt strādāt un pelnīt savu iztiku. Direktors Jānis Lamberts gribēja izveidot izglītības iestādi, kura vienlaikus dotu profesiju un vidējo izglītību ar tiesībām iestāties augstākās mācību iestādēs. Jēkabpils agrobiznesa koledžas iepriekšējiem nosaukumiem: Jēkabpils valsts vidusskolas komercklases, Jēkabpils komercskola, Jēkabpils ekonomiskais tehnikums, Jēkabpils sovhos tehnikums, Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums, valsts Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums un tagadējais nosaukums Jēkabpils agrobiznesa koledža. Vēlaties uzzināt, kas notiek šajā skolā tagad? Tad lūdzu turpiniet skatīties. Šeit vienai skolēniem ir jautri. Bet, protams, nākotne ir aiz tajām durvīm. Viena no koledžas apmācības programmām ir mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesija. Tad nu ielūkosimies šīs profesijas specializētajā mācību kabinetā. Man garšo kefīrs. Oh, man garšo kefīrs. Oh, man garšo kefīrs. Bet naudas man nav. Skolā ir arī kancelējas preču veikaliņš, kurā var nopirkt visu nepieciešamo pilnvērtīgu mācību darbam. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. Kā jau visās skolās, koledžā arī ir pusdienlaiks. Virtuos bērniem. Pastāv jau prasāties. Un atkal kungs vienmēr pastāties. Un atkal es. Labdien, mēs vēlamies uzdot jums jautājumu. Labdien, uzdodiet. Jūs varētu lūdzu pateikt, ko jūs domājat par šīs skolas audzēkņiem? Es domāju, ka šajā skolā mācās viss interesantākie, radošākie, jaukākie, dažreiz arī nenopietnākie un dažreiz arī nepaklausīgākie audzēkņi visā Latvijā. Vēl kādas domas par šo skolu? Taču tev viss izņems ārā to lieku. Nē. Vēl es domāju, ka šajā skolā strādā ļoti labi skolotāji, un kopā audzēkņi ar skolotājiem veido vienu pašu komandu. Paldies par atsaucību, uz redzēšanos. Un tur kaut kas sanāk? Un kas tad tā par skolu bez sporta stundām? Okulārus mainīt priekšstatu par sevi radīt darba dienu rītos agros esmu optimist. Hodem man visu dienu rokās, šobrīd atkal esmu skolās mokās, kavējos tā kā vienmēr stundu, esmu laikam optimist. Hei, esmu apjūcis un neredzu, hei, laikam brillēs aizmirstu, yeah! Man patīk Dagmāra un viņas maigais acu skatiens. Man patīk Dagmāra, skolotāja. Man patīk Dagmāra un viņas maigais acu skatiens. Man patīk skolotāja. Vajag
salūtinātas, kā kuģis uzdāvina dzīves komponente, jautrāk tās ir skolas meitenes. Vadē man visu dienu rokās, šobrīd atkal esmu skolās mokās, kavējos, tā kā vienmēr stundu esmu laikam optimist. Hei, esmu apjūcis un neredzu, hei, laikam brillēs aizmirstu, yeah! Man patīk Dagmāra un viņas maigais acu skatiens. Man patīk Dagmāra, skolotāja. Un tātad skolā bez mīlestības. Un angļu valodas stundām. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the Un griez. Kas tas ir par grokstu? Mēs nezinām. Bet būs arī tas neuztrauc. Īs filmas noslēgumā neliela intervija ar vienu no Jēkabpils agrobiznesa koledžas skolotājām. Bet viņš ir strašli ieturis. Mums ir ļoti atsaucīgi skolotāji. Mēs uzdosim pāris jautājumus. Skolotāji, ko jūs domājat par Jēkabpils agrobiznesa koledžu? Tikai to labāko. Un kas tas būtu tas labākais? Šeit ir labs skolotāju kolektīvs, šeit ir paši audzēkļi. Un kā jums liekas, ar disciplīnu šeit viss ir kārtībā? Protams, nodarināsim par dažiem gadījumiem, ka tas normāli. Aplies apmierināt, es domāju, citur ir trakāk. Nu, tā vienmēr saka. Kā jums liekas, Jēkabpils agrobiznesa koledžā valsts mērogā ir liela nozīme vai samērā maza? Es domāju, ka no visām koledžām, ka mūsu koledža ir diezgan tāda spēcīga konkurence citām. Skolotāji, kā uzvedas otrais spēku kurs jūsu stundās? Pateikt, ko es domāju? Jā. Gribēsiet dzirdēt? Jā. Drausmīgi. Kāpēc tā? Nezinu, kas viņiem ir pārāk aktīvi, nav par savu spēku un enerģiju likt. Paldies, skolotāji. Laba izglītība ir katra cilvēka veiksmīgas dzīves pamats.